Sveicināti! Diezgan bieži savos video lietoju vārdu indo-eiropieši, tāpēc nav jābrīnās, ka arī komentāros ik pa laikam jautā, kas tie tādi ir, kā viņi runāja, kur viņi dzīvoja, un vai vispār ir korekti lietot šādu terminu. Un diezgan bieži, lai gan es pats par to īpaši nerunāju, tiek jautāts arī par vārdu ārieši. Vai tas ir tas pats, kas indo-eiropieši, un ja nē, tad kas īsti bija ārieši, ja skatāmies vēsturiski? Šī tēma patiešām var būt interesanta šo kanālu tēmu mīļotājiem, tādēļ es esmu Juris Kučinskis, un šajā laika doma raidījumā meklēsim atbildi uz jautājumu, kas ir indo-eiropieši un kas ir ārieši. Sāksim ar šo karti. Kā redzat, te redzamas ļoti daudz valstis, un sāksim ar to, ka, patiesībā indo-eiropieši ir tikai stingri zinātnisks termins. Cilvēku grupas senatnē nekad tā sevi nesauca. Šo terminu sāka lietot tikai 19. gadsimta sākumā, kad vairāki valodnieki sāka pamanīt, ka gan vairākām valodām Eiropā, gan arī Indijā un pat, Irānā ir ļoti daudz līdzīgu vārdu. Patiesībā šādu lietu jau bija ievērojuši pat pirms 19. gadsimta, bet pa īstam tādā zinātniskā līmenī to pacēla britu valodnieki, vēsturnieki, kuri uzturoties Indijā tiešām sāka pamanīt, ka šai senajai svētajai indiešu valodai sanskritam ir diezgan daudz līdzības ar latīņu, ar seno grieķu valodu un arī ar citām Eiropas valodām, taiskaitā baltu valodām, latviešu un lietuviešu. Tas ļāva viņiem izvirzīt hipotēzi, ka visām šīm valodām kaut kad tālā senatnē ir bijusi viena kopēja pirmvaloda, no kuras tās visas ir cēlušās. Un tad laika gaitā šīs valodas, ko tad sauktu par proto-indo-eiropiešu valodas lietotāji, sašķēlās, sāka virzīties dažādos virzienos, un vairāku tūkstošu gadu laikā sāka runāt aizvien atšķirīgāk, kā rezultātā izveidojās mūsdienās pazīstamās valodu grupas, kā baltu, ģermāņu, slāvu, romāņu, indo-āriešu un arī vairākas citas mazākas. Tātad pirmām kārtām šis termins tomēr attiecas tieši uz valodām, ne obligāti uz cilvēku ģenētisko radniecību. Jo indo-eiropiešu valodās var runāt arī diezgan radniecīgi tāli cilvēki, jeb cilvēku grupas. Un te mēs redzam jau diezgan slaveno valodu koku, kur tas ir labāk redzams. Kā redzam, tātad ir divi lielākie atzari, eiropiešu un indo-irāņu, kuri tad vēlāk sadalās vairākos mazākos atzaros. Tad mēs nonākam pie jautājuma, vai šis termins tiešām ir zinātniski pamatots. Pēc šī koka izskatās, ka jā, bet patiesībā varētu iebilst, ka tā nav gluži taisnība, jo, piemēram, senākos laikos šādas radniecīgas valodas ir runāts arī tālāk. Piemēram, pat mūsdienu Rietumķīnā to runāja cilvēki, ko saucam par tohāriešiem, kas tad ir ārpus gan šīs Indijas, gan arī Eiropas reģiona. Tāpat šajās valodās runāja arī senajā Anatolijas pussalā, kas ir mūsdienu Turcija. Tas tātad arī neiekļaujas šajā terminoloģijā. Ir gan jāpiemina, ka mūsdienās ne Anatolijas pussalā, ne arī šajā Tohārijā vairs nerunā šajās senajās valodās, tāpēc runājot par indo-eiropiešiem, varbūt viņi domāja mūsdienu situāciju. Bet tādā gadījumā tas neiekļauj Irānu, kurā joprojām runā šajā radniecīgajā valodā. Un vai šiem nosaukumiem ir bijušas kādas alternatīvas? Protams, ir bijušas. Piemēram, vāciešiem patīk šo valodu saimi saukt par indo-ģermāņu valodu, kas savā ziņā ir vēl nepiemērotāks nosaukums, jo tas iekļauj tikai Indiju un ģermāņus. Vairāk reliģiski cilvēki dažkārt lieto nosaukumu Jafeta valodas, tas tātad nāk no viena no 3 Noasa dēliem,
jo kādreiz vismaz reliģiskās aprindās ticēja, ka no šiem 3 Nosa dēliem tieši šis viens dēls Jafets bija tas, no kura vēlāk cēlās visi eiropieši. Te gan atkal nav skaidrs, ko viņi tajā laikā domāja par indiešiem un vēl par tālākām šīm radniecīgajām valodām. Un vēl viena alternatīva, ko vismaz vairāk lietoja pagājušajā gadsimtā, ir āriešu valodas. Mūsdienās tas ir diezgan kontroversāls nosaukums, jo, kā jau mēs zinām, pagājušā gadsimtā bija cilvēki, kas šo vārdu dēļ, tā teikt, vai arī vismaz, kuri izmantoja šo vārdu savā ideoloģijā, nodarīja daudz ļaunas lietas. Ir gan jāsaka, ka tajos laikos gan valodniecība, gan arheoloģija, gan citas ar vēsturi saistītas zinātnes nebija tik labi attīstījušās, tāpēc patiesībā tas, ko viņi tajos laikos domāja par seno cilvēku grupu, ko sauc par āriešiem, nemaz neatbilda patiesībai. Tas, manuprāt, ir arī viens no iemesliem, kāpēc dziļi mācīties vēsturi ir svarīgi, lai nepieļautu, ka atkārtojas tādas lietas kā pagājušā gadsimtā, jo it kā jau liekas, kas tad tur, ka cilvēks tic par kaut kādām muļķībām vēsturē, bet kā redzam, ja pie šādas ticības tiek cilvēki lielas varas pozīcijās, tad tas tiešām var būt bīstami. Arī pat mūsdienās dažkārt jau dzirdam par tādiem sevišķiem valstu līderiem, kas runā par savu valstu 1000-gadīgu vēsturi un izmanto argumentus no tik senas pagātnes, lai attaisnotu mūsdienu karus. Tad paskatīsimies, kas tad bija šie ārieši, kurus dažkārt saista arī ar šo seno pirmvalodu, kurā runāja Eiropas, Indijas un vairāku citu reģionu valodu grupu senči. Ārieši patiešām ir pieminēti senajos indiešu tekstos, pirmām kārtām jau pašos agrīnākajos vēdu materiālos, piemēram Rigvēdā, kas tiek uzskatīta par senāko vēdu. Tā runā par cilvēku grupu, kura ieceļoja Indijas pussalā un tur atnesa šo vēdisko tradīciju un sanskrita valodu, kas ir par pamatu mūsdienu Indijas kultūrai, lai gan ne visi cilvēki, kas dzīvo Indijā, runā šajās indo-eiropiešu valodās. Un tur šis vārds ārietis, jeb dažreiz patiesībā saka, ka latviešu valodā būtu pareizāk teikt ārīs, nevis ārietis. Es lietoju vārdu ārietis, tāpēc, ka tas vienkārši ir biežāk pieņemts, bet jā, varat ņemt vērā, ka pareizāk laikam būtu teikt ārīs. Šajā senajā sanskrita valodā vārds ārīs nozīmējis dišciltīgais, cienījamais, godājamais, aptuveni tā. Un dažreiz dalās domas, vai to attiecināja uz visu šo sanskritā runājošo cilvēku sabiedrību vai tikai uz tās augstākajiem slāņiem. Laikam vairāk pieņemts tomēr domāt, ka tas bija attiecināms uz visiem šiem cilvēkiem. Un šajos stāstos patiešām ir sastopamas vairākas interesantas detaļas. Piemēram, ir teksti, kas ļauj domāt, ka šie cilvēki vismaz kādreiz ir pabijuši vietās netālu no polārā loka, jo viņi apraksta tādas situācijas, ka viss gads ir viena liela nakts un viena liela diena, un kā zinām, tāda lieta ir iespējama tikai pie polārā loka. Bet vai šie cilvēki tiešām kādreiz ir atradušies tik tālu uz ziemeļiem, šķiet tas būtu vēl īsti jāapstiprina, jo mūsdienās galvenā teorija uzskata, ka tomēr šie indo-eiropieši, viņu kopīgās saknes ir atrodās Pontijas Kaspijas stepē, tātad tas ir nedaudz virs Melnās jūras, iestiepjas mūsdienu Ukrainā, Dienvidkrievijā un nedaudz arī Kazahstānā. Vēl ārieši ir minēti arī seno irāņu, jeb persiešu svētajos tekstos Avestā, kā arī to piemin šo persiešu valdnieki. Un ja interesē, tad būtībā pamata vārds ir vairāk irāņi, un vārds Irāna patiesībā arī tulkojumā nozīmētu āriešu zeme, āriešu šūpulis. Persieši ir viena no irāņu ciltīm. Tā, kura ieguva vislielāko pārspēku teikšanu starp visām citām irāņu ciltīm, tādēļ irāņus dažkārt sauc arī par persiešiem.
Un tātad šo persiešu jeb irāņu valdošās dinastiju karaļi tiešām ir lietojuši vārdu ārietis, attiecinot to uz saviem ļaudīm un uz sevi, protams. Vēl vārds ārietis, ārijs vai kaut kas tam līdzīgs ir sastopams arī sengrieķu pierakstos, bet tur viņi šo vārdu lieto tikai, lai runātu par šiem persiešiem, vai vismaz par kādu atsevišķu irāņu izcelsmes cilti. Uz sevi grieķi šo vārdu neattiecina. Nav dzirdēts arī ne par vienu citu Eiropas tautu vai sentautu, kura šo vārdu būtu lietojusi. It īpaši jau tādā veidā, lai šo vārdu attiecinātu uz sevi. Viens atsevišķs gadījums ir budismā, kurš, kā droši vien zinat, ir izcēlies Indijas ziemeļos, un tur vārds ārietis pamazām ieguva citu nozīmi, to sāka lietot jau tādā kā reliģiskā veidā, un tātad budismā šis vārds ārietis, ārijs, apzīmējot tādu cilvēku, kas sasniedzis augstāku garīgo attīstības pakāpi. Tā kā redzam, šajā gadījumā tas jau vairs netiek saistīts ar kādu konkrētu tautību vai valodu, bet tiešām ar to savu garīgo stāvokli, jeb kā tu esi pavirzījies savā garīgajā ceļā. Un te mēs redzam vienu piemēru, piemēram, Budas āriešu ceļš. Man pašam gan nav īpaši sanācis par šo palasīt, tā ka ja kāds zina ko vairāk, varat atstāt komentāros. Un vai šeit mēs pieliekam punktu un sakam, ka senos laikos vārds ārietis ir lietots tikai indiešu un irāņu kontekstā? Ļoti iespējams, ka jā, bet tomēr ir viens fakts valodniecībā, kas ļauj mums pieļaut arī citu versiju. Un tas, lai cik tas dīvaini neliktos, ir saistībā ar somugriem, par mūsu šodienas arī kaimiņiem, kuri pārstāv pavisam citu valodu grupu, bet senos laikos uzskata, ka somugru pēcteči, viņu pirmvaloda, jeb precīzāk tieši tās nēsātāji, kādu laiku ir atradušies tieši uz ziemeļiem no senajiem indo-eiropiešiem, pirms pat tie vēl bija sadalījušies atsevišķās grupās. Un neapšaubāmi, kā tas parasti notiek, kaimiņi viens no otra kaut ko aizņemās, gan tehniskā ziņā, gan arī valodas ziņā, un izrādās, ka somugru valodās ir vārds orja. Somiem tas tieši tā arī skanot aptuveni orja, igauņiem tas ir nedaudz īsāk, vienkārši ori, un jāatzīst, ka tiešām šis vārds orja nedaudz izklausās pēc vārdā ārietis, ārijs, jeb kā to pareizāk tobrīd izrunāja. Lielākā daļa valodnieki tiešām arī uzskata, ka šis vārds somugru valodās ir aizgūms no indo-eiropiešiem, bet, lai cik tas varbūt dīvaini neliktos, šis vārds orja lielākā daļā somugru valodu nozīmē vergs, tā ka savā ziņā pilnīgi pretējo tam, ko tas nozīmēja sanskritā, un kā jau atceramies, sanskritā tas nozīmēja godājamais, dišciltīgais un tā tālāk. Somugriem tātad tas nozīmē pilnīgi pretējo, vergu. Un kā tad kaut kas tāds varēja notikt? Viena no versijām ir tāda, ka somugri savos kontaktos ar indo-eiropiešiem, kuri sevi sauca par āriešiem, nereti iesaistījās cīņās, un cīņu rezultātā, kā zinām, bieži gadās ne tikai nogalināt, bet arī sagūstīt savu pretinieku, un var sanākt, ka senajiem somugriem tik bieži sanāca cīnīties ar indo-eiropiešiem, jeb šajā gadījumā, ja pieņemam, ka viņi lietoja jau šo vārdu ārieši, ka viņi sagūstīja tik daudz šos āriešus, ka viņu valodā vārds ārietis palika sinonīms vārdam vergs. Vēl gan dažās citās somugru valodās, piemēram tieši sāmu valodā, orja nozīmē nevis vergs, bet dienvidi, un arī šajā gadījumā tas sakrīt ar vēsturisko situāciju, jo indo-eiropieši dzīvoja uz dienvidiem no somugriem. Tādā gadījumā, ja mēs pieņemam, ka šis vārds tiešām ir aizgūts tādā ceļā, kā es tagad aprakstīju, varam pieļaut iespēju,
ka arī visi senie indo-eiropieši ir lietojuši šo vārdu priekš sevis apzīmēšanas. Tomēr arī šajā situācija nav tik vienkārša, jo pastāv iespēja, ka tas ir vienkārši aizņemts arī no irāņu ciltīm. Jo, kā mēs zinām, tieši arī šajā reģionā vēlākos laikos, pat vēl mūsu ēras sākumā, dzīvoja vairākas irāņu cilmes ciltis. Tie paši skiti, sarmati, alani, un ļoti iespējams, ka somugri šo vārdu ir pārņēmuši šajā laikā. Un kā jau zinām, irāņiem ir pierādīts, ka viņi lietojuši šo vārdu, jo tas ir sastopams gan viņu svētajos rakstos Avastā, gan arī ir rakstiskās liecības, ka persiešu jeb irāņu valdnieki ir lietojuši šo vārdu savu cilvēku apzīmēšanai. Tā kā visdrīzāk vārdu ārietis vajadzētu attiecināt tikai uz indiešu un irāņu valodās runājošajiem cilvēkiem, vai vismaz uz viņu senajiem senčiem. Un patiesībā indiešu un irāņu valodas tiešām arī veido vienu atsevišķu atzaru indo-eiropiešu grupā, ko tā arī sauc par indo-irāņu valodām. Cerams, ka tad būsim tikuši nedaudz vairāk skaidrībā, ko vajadzētu saprast ar vārdu ārieši. Šī raidījuma gaitā noskaidrojām, ka visdrīzāk tas nav attiecināms uz visiem šajā radniecīgajā pirmvalodā runājošo cilvēku senčiem un arī mūsdienu pārstāvjiem. Es piekrītu, ka vārds indo-eiropiešu valodas varbūt nav pats piemērotākais, bet tas ir piemērotākais no tiem nosaukumiem, kurus mūsdienās vispār lieto. Tieši gadījumos, ja runājam par visiem šiem cilvēkiem, kas runā radniecīgajās indo-eiropiešu valodās. Ja jums tomēr ir vēl kādi citi ieteikumi, kā saukt šo valodu grupu, tad lūdzu atstājiet komentāros. Ar šo es pagaidām beigšu raidījumu par indo-eiropiešu un āriešu tēmu. Ja ir kādas neskaidrības vai cita veida komentāri, lūdzu rakstiet. Vienmēr esmu priecīgs atbildēt un padiskutēt. Ja tevi interesē šīs tēmas, tad lūdzu pieraksties manā kanālā, uzspied pogu patīk šiem video, kā arī, ja vēlies finansiāli kādā veidā atbalstīt, tad vari pierakstīties manā Buy Me a Coffee lapā, kuru atstāšu pie šī video apraksta. Paldies par uzmanību, līdz nākamajai reizei!